jā. Ir tāda sajūta, ka ir pienācis tas, nu, tā kā pēdējā diena, kad bišķiņi tā kā jāsarā vēl darbiem, un pēc tam būs tūlītās sāksies atpūta. Tu piekdienas parasti pavadi ar draugiem, vai ne? Dažreiz es mēģinu sarunāt, jā, lai kaut kur var aiziet, atpūsties, mazliet tā iesākt brīvdienas, bet arī vien pats var atpūsties, jā. Un bez kā nav iedomājumi piekdiena? Nu, bez kādas labas mūzikas, tādas mūzikas. Un, piemēram, ko tu parasti klausies piekdienā? Nu, es bieži uzlieku kaut kādu vai nu radio, vai vienkārši kaut kādus mīļākos diskus, vienkārši nesāju visu laiku līdzi. Forši. Tev šobrīd ir piekdienas sajūta? Īstenēji, jo ir pirmdiena, bet es varu tādu sajūtu sev uzbūt, jā, iedomāts, jo, ja ir brīvs laiks, jā, tad var dabūt piekdienas sajūtu. Ja šī piekdienas sajūta tomēr būtu pirmdienā, un pirmdiena būtu kā piekdiena, tu atpūstos tāpat kā piekdienā? Jā, es domāju, ka jā. Un tev nebūtu nekas, ka rītdien, pieņemsim, ir darbs, tas nekas nebūtu, galvenais, ka tāda piekdienas sajūta. Jā, jo katru dienu jādzīvo kaut kā, nu, tā pezitēris kaut kā pēdējo apmēram, tad jā. Un tev 21. martam plāni ir? Pagaidām nav. Es te uzaicinu uz Madhouse, tur notiks, mēs mēģināsim šo piekdienas sajūtu uzburt pirmdienā, tāpēc es labprāt gribētu, lai tu ierodies un mums palīdz to darīt. Tu būsi? Jā, labprāt. Tā kā tiksimies un veiksmīgu dienu tev. Paldies tev.